Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 4. nedēļas lasījums. Šonedēļ mācīsimies par tēmu Jēkabs Hāranā. Galvenā doma – Dievs ir ar mani. Viņš palīdz man darīt visu no sirds. Lasīsim kopā Svētdienas lasījumu. Beidzot, galā. Jēkabs pēkšņi apstājās un uzmanīgi ieklausījās. Jā, viņš to atkal dzirdēja. Ļaužu sarunas, smieklus un aitu bē. Plati smaidot, Jēkabs devās virzienā, no kura nāca skaņas, un atrada gānus, kas ar savām izslāpušajām aitām bija sapulcējušies pie lielas akas. Jēkabs bija gājis ilgu laiku. Ūdensmalks bija tieši tas, kas viņam vajadzīgs. Viņš draudzīgi pasmaidīja un sasveicinājās. Tad viņš jautāja vīriem: brāļi, no kurienes jūs esat? Mēs esam no Hāranas, gan atbildēja. Hārana, tur dzīvoja Jēkaba tēvocis. Beidzot, viņš bija galā. Vai jūs pazīstat Lābanu? Jēkabs jautāja ganiem. Pazīstam, viņa teica. Redzi, tur nāk viņa meita Rāhele ar lopiem. 1. Mūzus 29:4-6. Jēkabs pacēla acis un ieraudzīja jauku jaunu sievieti, kura veda savas aitas uz aku. Aku sedza liels, smags akmens. Jēkabs ātri pielēc kājās, lai palīdzētu. Ar lielu piepūli, grūžot, velkot, stīvējoties un ripinot, viņš dabūja akmeni nost no akas. Tad Jēkabs sāka smelt ūdeni Rāheles izslāpušajām aitām. Beidzot, pēc garā ceļojuma, Jēkabs bija atradis savu ģimeni. Viņš bija tik laimīgs, ka raudāja laimes asaras. Tad viņš pateica Rāhelei, ka viņi abi pieder pie vienas ģimenes. Rāhele nespēja tam noticēt. Viņa bija tik satraukta, ka skrēja mājup, lai dalītos ar jaunajām ziņām. Ko Jēkaba tēvocis Lābans darīja, uzzinot par īpašo viesi? Izlasīsim 1. Mūzus 29:13. Un kad Lābans dzirdēja vēsti par savu māsas dēlu Jēkabu, tad viņš tam skrēja pretī, apkampa to un skūpstīja viņu un ieveda to savā namā. Un viņš izstāstīja arī Lābanam visus šos notikumus. Cik sirsnīga un priecīga uzņemšana! Dievs vadīja un sveitīja Jēkabu tieši tā, kā bija apsolījis. Mani interesē. Vai esi kādreiz palīdzējis kādam, pirms viņš ir lūdzis palīdzību? Vai esi gatavs dzirdēt šīs nedēļas atmiņas panta dziesmu pirmo reizi? Klausāmies Salamana mācītāja 9. nodaļas 10. panta dziesmu. Visu, ko tava roka spēj ar
visu, ko tava roka spēj pār taviem spēkiem veikt, to dari. Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari. Salamans mācītājs 9, 10. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, paldies par maniem draugiem un palīdz man iegūt jaunus draugus, kuriem varu kalpot, kurus varu mīlēt un ar kuriem kopā varu pavadīt laiku. Palīdz, lai kopā mēs varētu labāk iepazīt Tevi. To lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.